projektori. Kā lai jums to pasaka? Jums vissvarīgākais šajā dzīvē ir cilvēki, kas jūs ieskauj. Tas, kādas kvalitātes cilvēki, jeb enerģija, citiem vārdiem sakot, jūs ieskauj, no tā ir atkarīga jūsu dzīves kvalitāte un to, cik veiksmīgi jūs būsiet. Redz, projektors ir kā Tesla bez elektrības. Viņi var tik daudz, viņi ir tik ģeniāli, tik unikāli, bet nav kur izpraust. Mums, projektoriem, ir nepieciešams šīs enerģijas avots, kas ir ģeneratori. Ģeneratoriem ir iebūvēts sakrālais centrs, iebūvēts motors, viņiem ir pastāvīga piekļuve enerģijai. Tā kā kaut kur zemapziņā, tas būs skarbi, projektori jūtas kā tādi invalīdi šajā pasaulē. Vai citplanētieši, neiederīgi. Un dēļ tā zemapziņā, dēļ it kā sava trūkuma, sakrālās enerģijas trūkuma, viņi aiz izmisuma ir gatavi savu Teslas štekeri plug-in ieslēgt jebkurā tuvākajā elektrostacijā. Un tagad es mēģinu izdomāt, kā pateikt, kā ir braukt uz zemes kvalitātes enerģiju. It kā braukt var. Es neatradīšu analoģiju salīdzinājumā, kas var no elektriskās padeves sabojāt Teslu, bet ja mēs automašīnā, kur brauc uz benzīna, lejam dīzeli vai otrādi, vai ja mēs braucam ar mašīnu tikai dēļ tā, lai mēs pārvietotos, bet mašīna mums nepatīk. Tāda ir projektoru dzīves kvalitāte, ja viņi ņem to, kas pagadās. Un tā ir absolūtā tāda bāzes fona zemapziņas programma. Man ir trūkums, sakrālā centra trūkums, es esmu citādāks. Es neticu, ak Dievs, man ir jāgaida, tas ir tik ilgi, tas nav iespējams. Man nekad neuzspīdēs veiksme, es nekad nekļūšu pamanāms, atzīts, atpazīts, es nomiršu bez enerģijas. Un projektors slēdzas klāt pirmajam, kas pagadās, neizvērtējot. Un tikai tad, kad projektors stingri sāk sekot līdzi savai stratēģijai un autoritātei, tikai tad ir iespējams pārmaiņas. Projektoram pārmaiņas notiek vislēnāk, un viņa stratēģija ir gaidīt uzaicinājumu, kas notiek ļoti, ļoti reti, bet tie ir uzaicinājumi uz mūžu. Lieli uzaicinājumi iet attiecībās, draudzībās, biznesa attiecībās, dzīvesvietā, mācībās. Un ir šī fona programma, tā neticība, ka tas vispār ir iespējams. Un aiz savas nepacietības projektori mēdz mesties atkal.
nesagaidot pareizo uzaicinājumu, kad tikai kaut kā izdzīvot, kad tik kaut kā tikt uz priekšu šajā ģeneratoru pasaulē. Un projektori ir tieši tie, kuri novelk visilgāk toksiskās attiecībās, nemīlamās attiecībās, vardarbīgās attiecībās, jo, lai arī kā man nepatiktu šis enerģijas avots, bet tā ir vismaz kaut kāda enerģija, nekā būt bez enerģijas. Un kur tad es iešu? Man taču nav cita enerģijas avota. Un kamēr man nav cita enerģijas avota, es palikšu ar šo enerģijas avotu. Bet mēs zinām, ka tas tā nestrādā. Jaunas kvalitātes enerģijas avots var atrast vietu tavā dzīvē tikai tad, kad ir brīva vieta. Bet ja šis savienojums tev jau ir aizņemts ar konkrēto enerģijas avotu, kurš varbūt tev nevisai patīk, bet tu viņu paciet, jo ir labāk, ka ir kaut kas nekā nekas. Tas ir mīts. Ja tu tici mitoloģijai vai pasakām, tad šis naratīvs, šis koncepts pieder pie mitoloģijas. Tā kā, ja tu esi uz doto brīdi nemīlamās attiecībās vismaz 7 gadus, es tev apsveicu. Cikls ir noslēdzies. Un tu vari izkāpt no tā. Jā, 7 gadi. Tāpēc esiet lūdzu, mīļie projektori, ļoti, ļoti uzmanīgi. Ar ko jūs iestājaties attiecībās? Jo tas, kā minimums, būs 7 gadi. Esiet uzmanīgi. Es gribu tev iedrošināt, mēģināt, eksperimentēt ar savu stratēģiju un autoritāti. Tava stratēģija ir gaidīt uzaicinājumu. Un kamēr tu gaidi uzaicinājumu, nodarbojies ar to, kas tevi interesē. Nodarbojies, izpēti, analizē, mācies, informē par to sabiedrību. Informē mūsu tehnoloģiju laikmetā caur sociālajiem mēdījiem, stāsti par to. Un vajadzīgajā brīdī vajadzīgie cilvēki tevi ieraudzīs, tevi pamanīs, atpazīs un uzaicinās. Bet ja tu nedalīsies ar pasauli savā unikalitātē, savos atklājumos, pētījumos, tajā, ko tu esi atklājis, kā lai pasauli uzzina par tevi? Es tev ticu. Tev izdosies.